Atbildes veidlapā ir norādīti 4 punkti vai 4 atbildes, kas tā tad ir jāizvēlas attiecīgi jūsu esošajai situācijai. A. Parādu atzīstu pilnā apmērā. Ja ir tā, ka jūs atzīstat šo te parādu, tad ir jāatzīmē šis te atbildes variants. B. Neatzīstu. Neatzīstam, tā tad atzīmējam B. C variants. Brīdinājumā norādītā summa ir samaksāta. Jāatzīmē, ka ļoti bieži izlasot šo te C variantu, brīdinājumā norādītā summa samaksāta, neskāpēc netiek tālāk piefiksēts tas, kas ir norādīts, bet kas ir ļoti, ļoti būtiski. Pielikumā ir jānorāda un jāiesniedz tiesai maksājuma dokuments. Nereti gadās tā, ka tiek atzīmēts šis te C variants, ka brīdinājumā norādītā summa ir samaksāta, tomēr tiek aizmirsts pievienot šis te maksājuma dokuments, no kura varētu redzēt, ka tiešām konkrētā summa, konkrētais parādnieks ir samaksājis attiecīgi tātad norādītajā pieteikumā norādītajā kontā. Un D variants atzīstu daļēji. Un arī šeit ļoti bieži aizpildot šīs te atbildes veidlapas ir konstatējamas nepilnības un kļūdas, jo netiek grūti pat pateikt, kādu iemeslu dēļ, ļoti iespējams tāpēc, ka arī netiek līdz galam uzmanīgi izlasīts, bet ļoti bieži tiek norādīta vai nu absolūti tieši tā pati summa, kas ir pieteicējam kā visa parāda summa, vai tikai atzīmēts, ka atzīstu daļēji, bet nenorādot, ko konkrēti. Un tātad, ja tiek parāda summa atzīta daļēji, tad noteikti ir jānorāda šī te parāda apmērs, kādā tātad tiek atzīta. Vai nu galvenais parāds, vai viss, vai daļa no galvenā parāda. Nākamais – nolīgtie vai likumiskie procenti. Tieši tāpat līgumsots. Tātad šeit ir norādīti konkrētie kritēriji un konkrētās tātad šīs te ailītes arī ir obligāti aizpildāmas.